NCAA izlase, kur mēs viņu redzētu tādā Baltijas līgā? Kur viņi būtu turnīra tabulā, cik augstu? Mēs tam iedosim arī pārējiem kolēģiem, varbūt oponentiem. Baltijas līga? Latvijas-Igaunijas līga. Okay. Es atļaušos apgalvot, ka no tiem latviešiem, kas šobrīd spēlē pirmajā divīzijā, tad tur būtu noteikti viens no top aizsargiem Latvijas-Igaunijas līgā, kas būtu Roberts Blūms personā. Un arī pārliecinoši, manuprāt, labākais līgas centrs būtu Noah Williamsons. Nu, un tad kaut kur, manuprāt, nedaudz dziļums varētu pietrūkt šai komandai un būtu jāpiesaist vēl klāt arī vidusskolēni, kas pagājušajā vasarā... Stefans Pāks netiek tajā sastāvā? Mēs no latviešiem tikai. Tikai latvieši. Tikai latvieši. Jāpiesaist pāris vidusskolēni, kas pagājušajā vasarā 4. vietu izcīnīja 18 čempionātā. Tā kā, es teiktu, ka nedaudz, bet pāris ļoti spilgti talanti, bet pietrūks varbūt dziļums. Bet tā būtu noteikti ļoti interesanta komanda, kurai pasakot. Un es domāju, ka varētu it īpaši šajā sezonā līdz medaļu cīņām aizcīnīties. Labi. Nekad mūžā. Es nezināju. Droši. Tas vienmēr? Tu? Netaču. Labi, Es arī saku, ka ne. kompetence. Es domāju, ka nekāda varianta arī nav. Tur vai grūti Tikai jauniešiem latviešiem, uzvarēt. kas ir kolēģi? Jā. Nu, jauniešiem ir vienkārši grūti uzvarēt. Tas ir jebkurā līmenī, NBA, profesionālā sportā, jaunas komandas. Pagājušā gada Oklahoma droši vien ir kaut kādā ziņā izņēmums, bet ir grūti. Ir jauniešiem vēl nezinu, ko viņi prot, kas strādā profesionālā basketbolā, kas nestrādā. Viņi visi grib daudz mest, viņi grib visi iemest, viņi grib attīstīties, tikt kaut kur augstākā līmenī, nopelnīt. Viņi nedomā tik daudz par uzvarām. Tā ir tāda normāla, dabiska problēma. Līdz ar to es domāju, ka tur pēc tevis nosauktiem spēlētājiem, es domāju, ka mana prognoze, ka tur nebūtu play-off komanda. Es domāju, tu nosauc spēlētāju, tur vēl būtu Rihards Vāvers, spēlētāji, kur tiktu vispār normāli rotācijās Latvijas-Igaunijas līgā, un tālāk tur nav džekas, viņi tā īsti komandās netiktu. Ne, tiktu kā rezervisti, bet ne jau kā laukuma spēlētāji. Tikai un vienīgi mans doma gājiens. Tad tev būtu viens mazais, kurš būtu top mazais līgā, Roberts Blūms šobrīd. Otrais numurs, es nezinu, par 5 labākajiem otrajiem numuriem. Un garais spēlētājs Noah Williamsons, kurš attiecīgi būtu visticamāk top centrs. Par 5 labākajiem centriem. Es domāju, ka viņš būtu labākais centrs šobrīd. Labi, skaidrs, ka mēs to nevaram izmērīt, bet un tad vienīgā lielākā problēma, ko es redzu šajā komandā, ir tāda varbūt izteikta saspēles vadītāja trūkums, jo vienīgais tāds izteiktākais varbūt saspēles vadītājs būtu Valdis Valters, kur arī mēs varbūt nevaram nosaukt par tādu klasisku pirmo numuru. Un kopumā laikam tā ir tāda problēma, kas baltajiem basketbolistiem varbūt ir aktuālāka, ka nav vispār pārāk daudz tādu aizsargu, kas koledžas līmenī spēlē. Ar Latvijas universitāti būtu ļoti sīvas spēles. Es domāju, godīgi sakot, tā jā. Kurš palikt? Nē, Keilas tur, Vīms, visi, kas ir mūsu tur tajā barā. Īstenībā Liepāja arī turpat, ja nebija principā jauniešu komanda. Es domāju, šitajā barā starp tām 5 komandām tevis nosauktie arī būtu. Blūms, viņš ir ok, bet viņš neuztaisīs to, Williamsons arī, viņš pagājušajā gadā, šogad jau, nē, tas nav tik viegli. Jo tos 3, ko tu nosauc, es labprāt ņemtu savā komandā, tu nenosauc Vāvero. Es nosaucu vienkārši labāko aizsargu un garo labāko. Tur labi, droši vien mēs būtu pamatspēlētājs, Roberts Blūms konkurētu par minūtēm otrā numura pozīcijā. Tur mums ir Roberts Bērziņš, Šulcs, viņi visi ir plus mīnus vienādi spēlētāji, tur nekāda baiga atšķirība viņiem nav tādā līmeņa ziņā. Tāpēc man grūti iztēloties, kā šī komanda izcīnīt virs 3 uzvarām. Vienkārši arī kaut vai tie leģionāri, kad mēs skatāmies, tur jūs ko parakstat, tur pat mēs tiekam pie spēlētājiem, kuri ir NCAA pirmajā divīzijā metuši 15, 16 punktus. Mēs tādus leģionārus varam dabūt, un viņi spēlē manām labāk par latviešiem, tīri statistiski un tā. Līdz ar to, principā ar vienu tur Blūmu un Noah Williamsonu, es domāju, tur, tāds vidējais amerikāņu līmenis, viņi arī ir tāds. Un katrā komandā tu vari atrast Keilā pat Vīmsos tur spēlētāji, kuri ir metuši 11 punktus NCAA pirmajā divīzijā, tā kā vidusmēra komandās. Tā kā tas vēl negarantē tādu, ka tu tagad uzreiz atnāks visus. Labi, ejam tālāk. Vēl viena fantāzija. NCAA čempioni, kā viņi kotējās Eiropas basketbolā. NCAA čempionu komanda, kur viņi ir Eiropas klubu basketbolā? Tas ir interesantāks. Tas ir, es teiktu... Ja mēs šobrīd gribam saprast to sportisko līmeni. Eiropas, es teiktu, vidus. Pat uz augšu. Viņiem būtu, protams, uz augšu. Tad Čempionu līgas augšgals un top komanda Čempionu līgā, es domāju, un
Eirokausā uz augšgalu vairāk. Gan jau, ka neuzvarētu uzreiz tā, bet kaut kas uz to pusi. Ja mēs pieņemtu, ka viņi tur kādu gadu trenējās kopā ar basketbolam, tikai tad, droši vien, es neteiktu, ka viņi Champions League uzvarētu. ACB komandas viņus tur noslaucītu, bet tie tādi veci piemēri ir, protams, bet kādreiz, tad, kad Latvijas klubi vēl 90. brauc tajās koledžu tūrēs, no ASK braucēna aizbrauc ar visiem leģionāriem, ar visu, un tad viņi tur parasti, kad 4 spēles uzvarēja, 5 zaudēja, un tad aptuveni tā arī var saprast, kad no tām top komandām viņi dabūna iekšā, un kā mūsu top komandas izstāsta Champions League, droši vien spēcīgāks par VFU, pārliecinoši, bet nepietiekami, lai uzvarētu Champions League. Tas būtu kaut kas ļoti jaudīgs, bet, protams, tā stila adaptācija un maiņa milzīga. Tur viņiem būtu arī. Plus viņi tāpat visi ir atkal jauni. Tos, ko jūs minējāt pirms tam, tā ir lielākā problēma. Tagad jau sāk vecāku palikt. Tas gan, jā. Bet pietiek, ka tāpat vēl bišķi pa jaunu viņi ir, lai uzvarētu tā konkrēti kaut kādas Champions Leagues un Eiropas. Jauni tādā ziņā, ka viņi vienkārši tas rūdījums nav, vai ne? Tas kas varbūt šeit ir tādiem, tieši tā. Kristiāna, ko oponēs? Kolēģi tev tā kā pirmajā jautājumā iespied stūrī pamatīgi, Plus, mīnus, es varu tikai pievienoties, bet es biju vienkārši gatavojoties, apskatījis kaut kādas varbūt iepriekš labākās komandas. Tad, ja mēs apskatāmies, nezinu, piemēram, 18. 19. gada Jūkas modeli vai to Kentucky modeli, kur bija šeit, tad tur ir faktiski vairums ir NBA spēlētāji vai tādi, kas spēlē attiecīgi ļoti labās līgās. Un attiecīgi tas talanta līmenis pavisam noteikti tur ir, lai viņi spēlētu jau kaut kādā konkrētā brīdī visi Eirolīgā, bet, laikam, tas varbūt tas vecums. Viņi ir 19, 20 gadu. Jā. NBA spēlētāji.